Tad, kad Rīgas pašvaldības policija saņem zvanu ar tekstu "Lūdzu uz Dzilnes ielu 26 pie Gunitas", kārtības sargiem jautājumu nav un viņi ir klāt. Ja cilvēkam galvā nav riktīgi, viņi ir vienkārši ieciklējusies. Viņi ir ieņēmusi galvā, ka viņai šeit ir dzīvoklis, valsts piešķīrusi, viņa šeit dzīvo un mums nav nekāda darīšana. Un viņa šeit nāca un viņa šeit nāks. Jūs varat saukt policiju, cik jums uziet, es te biju un es te būšu. Kaimiņi stāsta, ka no iespējas nakšņot patversmē, kur šobrīd ir deklarēta, kundze ir atteikusies. Līdz ar to viņai jau gadiem nav iespējas nomazgāties. Kad drēbes kļūst netīras, viņa saņem citas kādā labdarības organizācijā. Pēc kaimiņu sacītā savulaik Gunita ir ārstējusies psihiatriskajā slimnīcā un lietojusi zāles, bet tad ārstēšanos pārtraukusi. Kad laikapstākļi ir labvēlīgi, Gunita mēdz uzturēties savas kādreizējās dzīves vietas apkārtnē vai arī apmesties zem mājas logiem. Pa dienu viņa guļ, cilvēki izmet ārā mēbeles, divānus vai ko izmet ārā. Jā, un tad viņa guļ uz tiem, pelnās pekas tikai uz šito pusi guļ, aiziet uz miskas, kaut ko sagrāb. Tāda dzīve mums ir. Dabiskās vajadzības, viņa elementāri, piemēram, pie ausmiņas loga, paceļ bruņčus, pliku dibenu, izdara savas vajadzības, arī lielās un mazās. Ja viņa guļ trepēs, viņa kādreiz arī liftu piečurā. 3 dienas atpakaļ mūsu sētniece sastīja, ka 3. ieejā augšā pie lifta viņa atstājas ir milzīgi tādu lielu čupu. Viņa saka, viņai vēmiens. Sākoties augstajam laikam, Gunita apmānot citus, kas viņu nepazīst, vispirms mēģina iekļūt kāpņu telpā, kur ir viņas kādreizējais dzīvoklis. Ja neizdodas, mērķē uz kaimiņu mājām. Turklāt tas, ka Gunitas dzīvoklis joprojām nav izremontēts un tur neviens nedzīvo, dod viņai pārliecību, ka gan jau ar laiku viņa te atgriezīsies. Ja Gunitu neievēro un liek viņai mieru, kundze nevienu neaiztiek. Tikko, ja viņu aizskarsi un apsaukās un teiks, vācies projām, tu te nedzīvo, tev nekas nepiedara, tad viņa paliek agresīva un tā viņa brūk virsū. Pēdējo reizi, kad iedzīvotāji izsaukuši policiju, Gunita vēlā vakara stundā uzvedusies ļoti skaļi un uzbrukusi kaimiņienei. Šausmīgs tracis, troksnis kaut kāds, klapēšanās pie durvīm. Es izgāju ārā, paskatos, bļauj, šausmīgi tur bļauj, kas zvana man telefons. Zvana augšēd kaimiņš, jā, ar 2 bērniņiem. Viņi saka, ārpus bērni histērijā, ko man tagad darīt? Viņi saka, es saukšu policiju. Saka, protams, viņi izsauca policiju, kā viņa bļāva, kā viņa lamājas, viņa skrēja lejā pa trepēm, sitās pie durvīm. Pie visām durvīm vēl pieklapēja klāt. Un tā policija viņu noķēra 6. stāvā. Viņa aizmūk no viņiem, viņa jau neskries pakaļ viņai, ka viņa laižās projām. Viņa tik duma nemaz nav, kā viņa izskatās. Sabojāja kronīti zobiem, tāds sitiens spēcīgs bija. Un dabīgi, kad mēs baidamies, jo, ziniet, viņai ļoti liels spēks, jo vienreiz es redzēju pat savām acīm, kad bija atbraukuši 3 policisti, un viņu ņēma ciet ar varu, veda projām. Ziniet, tie 3 lielie vīrieši, ieskaitot mūsu nama pārvaldnieku tajā reizē, viņi gandrīz netika galā. Tas taču vienkārši ārprāts. Aizved, varbūt nav zolītei izmežam, un otrā dienā viņi mums atpakaļ ir. Šajā pēdējā izsaukumā, ņemot vērā to, ka persona bija agresīva un bija aizdomas par iespējamiem garīgās veselības traucējumiem, tad uz notikumu vietu tika izsaukti mediķi, kuri attiecīgi šo personu hospitalizēja. Gada laikā Rīgas pašvaldības policija saņem vidēji 5000 izsaukumus, lai nogādātu patversmē cilvēkus bez noteiktas dzīves vietas. Vairumā gadījumā gan viņi atsakās doties uz patversmi un turpina savas gaitas kurais. Arī sociālais dienests nav represīva iestāde, kas var piespiest kādu pret viņa gribu saņemt sociālu palīdzību. Jautājums, vai tagad, kad Gunita ir ievietota ārstniecības iestādē, Rīgas sociālais dienests painteresēsies, kas ar viņu notiek tālāk, vai būs ārstu lēmums par piespiedu ārstēšanu un izolēšanu no sabiedrības. Varbūt persona ir uzreiz izlaista ārā pēc apskates. Šajā gadījumā ļoti grūti pateikt, kā rīkoties tālāk. Jo, ja persona tiek atzīta par veselu un izlaista ārā, tad pat nav īsti pamata sociālajiem darbiniekam viņu izsakot. Jurists Armands Logins pēc pieredzes secina, ka visticamāk Gunitai netiks noteikti piespiedu ārstēšana un izolācija no sabiedrības. Kas parasti notiek, kad tiek pieņemts lēmums, ka persona jau nerada draudus. Viņa staigā, viņa guļ, bet viņa neapdraud. Šī gadījumā es saprotu, ka ir jau šie draudi. Ir jau uzbrukumi.
Ir pat bijis uzbrukums. Tad te ir draudi veselībai, dzīvībai. Pretējā gadījumā mēs varam runāt tikai post factum. Kas notiks pēc tam, kad viņa kaut ko nodarīs kādam, bērnam vai vēl kaut kam. Varbūt viņa neko neizdarīs, bet ja izdarīs, tad mēs meklēsim vainīgo vai mēs risināsim problēmu jau tagad. Vienīgā iespēja risināt šādas situācijas ir atbildīgo pašvaldību un valsts institūciju sadarbība. Mēs izdarījām to, ko mēs varējām, bet līdz galam mums nesanāca. Nē, tā ir nepareiza atbilde. Šī gadījumā jau ir vajadzīgs risinājums, jo tā sabiedrība, kas par viņu sūdzās, tā ir sabiedrība un tā ir sabiedrības veselīgā daļa, kas tur dzīvo. Un šī gadījumā būtu jāieklausās sabiedrībā un jārod risinājums normatīvu aktu ietvaros. Vai atbildīgās institūcijas meklēs veidu, kā likuma ietvaros palīdzēt Zilnes ielas 26. iedzīvotājiem, noteikti sekosim. Jana Vītoliņa, Igors Stāts, 4. studija.